mums nodrošina iespēju komunicēt Starptautiskais fonds, dzīvo apzināti. Un ir šī tieša sadarbība ar Starptautisko fondu, Live Consciously, jeb dzīvo apzināti, un mēs arī ar to esam saistīti. Es būšu šovakar kopā ar jums. Mani sauc Ļudmila Valuvaja. Es šodien nosaukšu, kas es esmu. Jūs varat arī izlasīt uz ekrāna. Es tikai divus skaidrus nosaukšu. Oficiālajā medicīnā man ir 37 gadu stāžs, un 27 gadus es profesionāli nodarbojos ar ortomolekulāro medicīnu. Divos vārdos, kas tas ir? Orto nozīmē pareizs, un molekulārs ir saistīts ar molekulu, tātad pareizas molekulas. Tātad esmu veselības aprūpes speciāliste, kas izmanto pareizas molekulas. Un pareizas molekulas ir nevis tas, kas ir sintētiskas, bet tās, kas ir atrodamas dabā. Un šodien mēs runāsim par tēmu, kas nav pārsteigums, protams, ka par pavasari, bet par pavasari bez alerģijas, bez noguruma sajūtas. Mēs ilgi vienmēr gaidām siltumu, kaut gan šogad pavasaris ir atnācis āgri, un tas ir patīkami, bet ne visi priecājas par to. Un kāpēc ne visi ir priecīgi? Tāpēc, ka ir cilvēki, kam pāsinās hroniskas slimības, tas nav nekāds noslēpums. Ir, protams, cilvēki, kas cieš no alerģijas, un viņi vienkārši sagatavo kabatlakatiņus, antihistamīnus, visādus pīlienus acīs, deguna un tā tālāk. Un ir jāpiemina vēl viena lieta. Tad, kad parādās pavasara epidēmiju vīrusi, protams, ka neviens nav īpaši laimīgs. Es vēlos atgādināt, vienmēr par to runāju, vienmēr uzsveru, mēs esam daļa no dabas, mēs esam dabas bērni. Tātad mūsu ķermenis dzīvo saskaņa ar dabas likumiem, un ir kādas cikli. Kas tie ir par cikliem? Tie ir cikli, ka kaut kas mainās, regulāri mainās. Piemēram, diena un nakts. Es domāju, ka tas ir saprotami, uzskatami arī parādīts uz slaida. Pa dienu mēs aktīvi strādājam, darbojamies, naktī mēs atpūšamies, atjaunojas mūsu organisms, un visi bioķimiskie procesi jau evolūcijas gaitā mums nostiprinājās no dabas tāda veida, kā notiek dažādas bioķimiskas reakcijas hormonu iespaidā. Papildus diennakts cikliem ir arī mēnesi cikli, un starp citu ginekoloģija, sievietes, protams, zina, kas tā ir par nozari. Jā, un vismīļākie ārsti ir zobārsti un ginekologi, kaut gan ginekologi saka, ka nedrīkst aizmirst arī par proktologiem. Un kāpēc ginekoloģija un mēnesi cikli? Tāpēc, ka mēnesi cikls ir 28 dienas. Tas ir saistīts gan ar bērniņa iznesāšanas periodu, tur arī tiek rēķināts pamatojoties uz mēnesi cikliem, kas notiek uz zemes, paisumi, bēgumi. Tas, protams, arī visi ietekmē mūsu veselību. Bet ne par to mēs šodien runāsim, iespējams, ka par to parunāsim vēlāk. Bet ne visi zina par to, ka katru gadu mēnesis par 3,8 centimetriem atbīdas no Zemes, no mūsu planētas, gandrīz pat 4 centimetriem. Un es domāju, es pat varētu teikt, ka es zinu, ka šīs izmaiņas arī ir saistītas ar mūsu veselību. Un, protams, gada laiki, protams, tas viss arī ietekmē. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka atkārtojam 135. reizi, mēs esam dabas bērni, un ir šīs likumsakarības, kā šie cikli mūs ietekmē. Pavasarī mēs runāsim par noteiktām lietām, mēs runāsim par mūsu organismu, par mūsu veselību, un pavasarī organismam ir jāsagatavojas vasarai, vasaras karstumam, lai mēs nepārkarsējam organismu vasarā, jo, kā jūs atceraties,
ar katru gadu vasara kļūst arvien karstāka. Un kas tad notiek pavasarī? Kā mēs varam sagatavot mūsu organismu šim vasaras karstumam? Pastiprinās seroza, limfādu darbība un aktivitāte, protams, ka gļotādas arī, un tas viss ir saistīts ar imunosistēmu. Tāpēc tieši šī sistēma cieš vislielāko slodzi pavasarī. Kas notiek pavasarī? Ir pavasarim raksturīgas problēmas ar veselību ļoti īsi. Hroniskais nogurums. Protams, ka mēs varam cerēt uz ko labāku, bet tas daudzus skar no 80 līdz 100%. Visdažādākās ādas problēmas. Varbūt mēs nepievēršam uzmanību, jo kādam ir sausāka āda, kādam parādās pumpas un tā tālāk. Trešdaļa no iedzīvotājiem, un jūs man piekritīsiet, tas ir daudz. Vīrusu infekcijas. Protams, ka vairums iedzīvotāju cieš no vīrusa epidēmijiem. Un ir arī blakus komplikācijas cilvēkiem, kuri ir spiesti dēļ savas veselības, tāpēc, ka tas ir nepieciešams, kuri ir spiesti lietot zāles ne tikai mēnešiem, bet arī gadiem ilgi un visu mūža garuma. Un jūs zinat ļoti labi, ka nav tāda medikamenta, kas nedotu kaut kādas blaknes. Un tieši pavasarī ir sāsinājumi. Par komplikācijām jau esam pieminējuši, un starp citu, tie, kuri ir spiesti dzert antibiotikas, jā, tas gadās, un neviens nesaka, ka tas ir slikti, kad jādzer, tad ir jādzer, ir jārastējas, bet, protams, ka ir arī šīs komplikācijas. Pārtikas alerģija. Kas tur notiek? Pavasarī notiek pārtikas maiņa, jo parādās jau pirmas ogas, dažādi dārzeņi, rēdīsi, gurķi, parādās zemenes. Kas tur tāds īpašs? Gurķis, bet nē, vairāk nekā 40% no tās cieš, un ne visi pat saprot, ka tas ir noticis ar viņiem pavasarī tieši tāpēc, ka viņu seroza limfātiskā sistēma, imūna sistēma nav visai gatava pavasarim, jo vēl priekšā ir šī slodze sagatavošanas vasarai. Un kas notiek? Notiek arī, piemēram, kairinātas zarnas sindroms. Un tas ir tad, kad cilvēkam jāskrien uz tualeti vairāk kārt. Kādi ir iemesli, kāpēc veselība pasliktinās pavasari? Ļoti īsi, bet parunāsim par 3 grupām. Te ir ģenetiskie, ir blakus slimības un arī kuņģa zarnu trakta stāvoklis, kas attiecas uz ģenetiskiem faktoriem un ģenetiskiem iemesliem. Mēs nevaram nepieminēt šo slaveno vārdu, kurš tagad ir ļoti populārs, glutēns. Ne visi zina, protams, ka tas ir ļoti modē šobrīd, bet tikai šajā gadījumā kategoriski ir aizliegts. Tad, kad ir pozitīvs tests uz noteiktu marķieri. Ja nekā tāda nav, tad viss ir kārtībā, un tad nevajag sekot līdzi šai modei. Tam nav jēgas. Mums ir ļoti daudz, milzīgs ģenetiskas atmiņas daudzums. Iedomājieties, ja mēs dzīvojam šajā laikā, katram cilvēkam ģenetiskā atmiņa, es nezinu, cik tur bija 100 000 paudžu, un katra paudze ar kaut ko slimoja. Tad tikai no 1 līdz 2% genoma ir aktīvi. Jā, nākamais aspekts, nākamais punkts ir blakus saslimšanas. Un tas ir tas slimības, kas izraisa
sāsinājumus, piemēram, reimatoīdais artrīts, čūlainas kolīze vai čūlu slimība un daudzas citas. Un šie cilvēki, jā, viņi ir spiesti lietot medikamentus, bet ir jāatcerās, ka visi medikamenti ir ksenobiotiķi. Kseno nozīmē, ka tie ir sveši, viņi ir sveši mūsu ķermenim. Un, protams, ka mūsu organisms rēģē uz visu, kas ir svešs. Protams, ka tas atgrūž. Un, ja mēs to lietojam ilgstoši, protams, ka var būt tāda situācija, ka cilvēks lieto gadiem ilgi. Un, ja nav pienācīga atbalsta šai sistēmai pavasarī, kad šī sistēma ir pārslogota, var izveidoties citokīnu vētra un attīstas autoimūnas slimības. Es domāju, ka daudz ir dzirdējuši, kas ir šīs slimības. Un labas ziņas ir saistītas ar to, ka tas arī var nenotikt, ja gadījumā, ja organismā ir noteikti minerāli vielas, ja ir vitamīni, ja cilvēks uzņem vitamīnus. Mūsu garantijas laiks, tāpat kā visam citam, gan automašīnai, gan arī tiltu, kad nolikt eksploatācijā, tam arī ir noteikts garantijas termiņš. Tas ir tas laiks, kad tiek garantēts, ka nevajadzēs taisīt kaut kādu remontu. Un mums arī ir tāds garantijas termiņš, garantijas laiks no dabas, tas laiks, kamēr organisms ir spējīgs sevi aizsargāt un adaptēties, pielāgoties, jo katra gada laikā ir noteikta slodze uz noteiktam sistēmam, bet nutrientu barības vielu deficīts tiek novērots tad, kad beidzas šis garantijas laiks 40-45 gadu vecuma. Un tas ir tas intervals un ir tāds izteiciens, ka līdz 40 mēs tikai uzkrājam slimības, un pēc 40 mēs sākam tās ārstēt. Un šobrīd, vai jūs to gribat vai ne, pēc 45 gadu vecuma, ja cilvēks nav piedomājis par savu veselību, nav nodarbojies ar savu veselību, viņam ir barības vielu nutrientu deficīts. Un trešais punkts ir gremošanas sistēmas, gremošanas trakta, tātad kuņģa zārnu sistēmas, kaut kāds disbalans, tas ir saistīts ar mikrobiotu. Kas ir mikrobiota? Tas ir baktērijas, kas dzīvo mūsu organismā. Un šobrīd ir ļoti nopietni pētījumi par zārnu mikrobiotu, un pat izskan tāds skaitlis, zinātniskais aprindas, ka 80% no imunitātes, un imunitāte ir tās, kas cieš šo slodzi pavasari, 80% imunitātes atrodas tieši gremošanas traktā. Un, jā, te ir pavisam īss slaids, tas ir piemērs, kas parāda šo ģenetisko aspektu. Tad, kad 1-2%, jā, jūs redzat, tētim ir izsitumi un viņš kasās, un meita ir tas pats, jā, bet tas ir 1-2%. Tātad, imunitāte un pavasaris. Vēlreiz atkārtošu, pavasarī limfatiska sistēma, kas atbild par mūsu imunitātes stāvokli, ir šai sistēmai viss saspringtākais laiks. Un kā tas ir saistīts, kāda veida tās ietekme? Jo mēs pilnīgi noteikti zinām, noteikti pēc 40 gadu vecuma ir vitamīnu, minerālu vielu deficīts, ēšanas režīma maiņa. Un tad vēl, kad sievietes sāk diētas visādas, lai notievētu, protams, pirms vasaras, lai mēs esam slaidas un skaitas peltkostīmā uz pludmales, tādas īstas zvaigznes. Bet ir jāatceras, ka kopā ar pārtiku mēs saņēmam neaizvietojamas vielas, sensiciālas vielas.
Tas ir tās vielas, ko mūsu organisms nespēj saražot. To mēs varam dabūt tikai ar pārtiku. Un, lai mūsu veselība būtu stipra, lai mūsu imunitāte un limfātiskā sistēma varētu mierīgi nodzīvot un pavadīt pavasari bez nogrumu un bez alerģijām, ir nepieciešams no 600 līdz 700 šādu neaizvietojumu vielu. Un pētījums. Kas ir pētījums? Kad zinātnieku grupa nopietni pēta kādu jautājumu un pirms 25 gadiem, 2000. gadā, tika izpētīts, ka ar mūsu pārtiku, ar pārtikas produktiem mēs iegūstam tikai 250 neaizvietojamas vielas. Kā jums šķiet šo pēdējo 25 gadu laikā, vai šo vielu skaits paaugstinājās? Es domāju, ka tieši otrādi pazeminājās. Tātad šāds ir stāsts. Un tā ir informācija tiem, jā, ir tāds vārds bioloģiski aktīvas vielas, bet šo frāzi, šo vārdu savienojumu vairs nevar dzirdēt zinātniskajās aprindas. Tagad lieto vārdu suplementi. Tātad ksenobiotiķi, tātad svešas vielas, vai mēs to gribam vai ne. Ir eksogēni, kas ir no ārpuses, tātad tas, kas ir no atmosfēras. Un, ja tīpaši, ja jūs dzīvojat liela pilsētā, protams, ka ir šis vielas, un arī tas vielas, ko mēs uzliekam uz ādas, higienas preces, kosmētika un tā tālāk. Viss, kas ir ķimisks, viss, kas nav dabīgs, tas viss attiecas uz ksenobiotiķiem, un pavasarī it īpaši tas ietekmē imunitāti un slodzi, gan imunitāte rada, gan limfatiskajai sistēmai. Vīrusi, kas tas ir? Tie ir tādi mazi draņķi, piedodiet par izteicienu, kas nonāk limfatiskajā sistēmā, un tieši limfmezglos notiek kara darbības. Un nevienmēr limfatiskā sistēma tiek galā šī pavasarī. Un kas notiek ar limfmezgliem? Limfmezgli sāk palielināties, vai ne? Tālāk, enerģijas līmeņa pazemināšanos. Tā atkal ir mūsu tēma mitohondrija. Mitohondrija ir mūsu atomareaktors. Tieši mitohondrija izstrādā enerģiju, bet tad, kad ir noteikti vitamīnu, minerālu vielu un citu vielu deficīts, ir tīpaši pēc 40-45 gadiem, un kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka garantijas laiks ir beidzies, un mitohondriju skaits sāk samazināties, un tie, kas vēl joprojām ir, tie strādā savādāk, darbojas savādāk, un no viņiem radioaktīvi elementi noplūst. Tas ir ļoti interesants temats, un mitohondrija tie ražo enerģiju, un starp citu, mēs saražojam tikpat daudz enerģijas, kāda ir mūsu masa. Šī ir mūsu saražota enerģija diennakti, ja jums vēl strādā mitohondrija. Un cīņa par mitohondrijiem ir cīņa par jaunību. Un atcerieties, cik daudz enerģijas bērniem, viņi ir neapturami. Jaunieši nevar stāvēt rindā un gaidīt. Viņi skustās visu laiku, tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz enerģijas. Viņiem šīs atoma elektrostācijas strādā uz pilnu jaudu. Bet ar laiku cilvēkam novecojot, protams, ka visi šie procesi palēninās. Par mitohondrijiem mēs ļoti sīki izrunājam pirms mēneša. Un tagad jūs redzat tādu lielisku cilvēku. Es domāju, ka varbūt jūs viņu nezināt. Man gan liekas, ka visi cilvēki viņu pazīst, un viņš ir saistīts ar mūsdienu imūnu sistēmu un alerģijām. Tas ir barons Klemens Pīter von Pirkē. Vai esat dzirdējuši par Pirkē reakciju? Agrāk skolā visiem taisiet tādu svītriņu uz rokas ādas, un to nedrīkstēja saslipināt. Jā, tas ir saistīts ar šo cilvēku. Viņš bija pediatrs, imunologs no Austrijas.
viņš bija tas, kas attīstīja šo reakciju. 1906. gadā. Tajā laikā jau visi zināja par to, ka pastāv imūna sistēma, kas mūs aizsargā no dažādām slimībām, un cilvēki saprata, ka tas tiešām tā ir. Zināja, ka ir iedzimta imunitāte, kas ir no mammas, piedzimstot bērniņam, ka ir imunitāte, ko iegūst dzīves laika, un pats organisms veido tad, kad mēs slimojam, kad mēs nonākam kontaktā ar kaut kādām lietām. Un pēkšņi šis Pirkē kungs, jā, viņš bija zinātnieks ar tādu lielu vārdu, viņš jau šo Pirkē analīzi piedāvāja pasaulē, un pēkšņi viņš pasaulē paziņo. Izrādās, ka imūna sistēma ne tikai aizsargā, bet ir gadījumi, ka tā izraisa arī slimības. Un kā jau katru reizi, kad parādās kaut kas jauns, protams, ka to negribēja uzņemt, noticēt, un 5 gadu laika to nepieņem. Un tikai kopš 1911. gada imūna sistēma jau sāka strauji attīstīties kā zinātnes nozare, un tad jau piekrita Pirkē izteiktajam viedoklim, piekrita tāpēc, ka jau bija noteikts materiāls savāks, varbūt kāds ieslēdza galvu, ieslēdza smadzenes, bet, protams, ka sākotnēji negribēja to pieņemt. Nu, tādi mēs esam cilvēki, kaut gan ir arī cilvēki, kas ļoti labprāt uztver visu jaunu. Jā, tātad mūsu tēma ir alerģija. Kas ir alerģija? Alerģija nāk no senas grieķu valodas, un tas ir tas, kas ir saistīts ar kaut ko svešu, citādu, un tā ir paaugstināta imunitātes reakcija, atbilde, un atbildot uz infekciozo aģentu vai kaut kādu vielu. Tātad kaut kas, kas nav infekcijos. Un kas tas ir? Tas, kas atrodas, piemēram, apkārtējā vidē, un šīs vielas, kas izraisa kaut kādu dīvainu reakciju, ka notiek atgrūšana, un šīs vielas sauc par alergēniem, un alerģija pati par sevi attīstas tad, kad atkārtoti organismā nonāk alergēni atkārtoti, un tāpēc slimnīcas, varbūt jūs esat dzirdējuši, varbūt pat medicīniskais kartītes raksta, vai jums ir alerģija pret kaut kādam zālim, pieņemsim, ir vai nav. Ja? Tātad, lai nesanāk tā, ka vienu reizi kaut kas neskaidrs bija, to var zināt, kad atkārtoti vielas nonāk organismā. Kas ir šīs neinfekciozas vielas? Ir pat tāds tests, tāda analīze, tur ir ļoti daudz dažādu alerģiju, ir bibliotekas putekļi, dažādu augu putekšņi, pārtikas produkti, ļoti, ļoti daudz. Jūs noteikti visi par to zināt, tagad cilvēki ir ļoti izglītoti un ļoti zinoši. Un šī alerģija ir sastopama 8 līdz 10% cilvēku. Tātad katrs 10. cilvēks, viņš saskarās ar tādām reakcijām, ka viņam parādās šīs reakcijas uz atkārtotu neinfekciozo vielu alergēnu un nonākšanu, iekļūšanu organismā. Un vēl runājot par imunitāti, ir arī tāda reakcija, kad kaut kas infekcijos nonāk organismā, vīrusi vai baktērijas, bet alerģija ir tad, kad ir neinfekciozas vielas. Ceru, ka man izdevās paskaidrot, kāds ir alerģijas attīstības pamats. Man gribētos citu slaidu šeit redzēt, nekas. Vienkārši varat mani paklausīties. Mums uz ādas gremošanas sistēma limfmezglos, elpceļos atrodas, protams, ir ļoti ir arī acs konjunktīva, bet tur mums ir tūklas šūnas. Tūklas, jā. Un to sauc arī par audu bazofīliem. Ja jums kaut kur parādās šis vārds, jūs zināsiet, ka tas ir tūklas šūnas.
Un asinsrītē, un starp citu šīs tuklas šūnas atrodas uz mūsu organisma robežas ar iekšējo vai ārējo vidi. Nu, piemēram, acis, gļotādas acīm ir, protams, uz robežas ar ārējo, un, ja, piemēram, gremošanas sistēmai gļotāda robeža, tā ir robeža ar iekšējo. Un asinsrītē asinīs ir bazofīli, tādas šūnas, un gan tūklas šūnas un bazofīli, žēl, ka nav cita slaida. Šīm šūnām ir tādas granulas, tādas kā kripatiņas apaļīgas, un katrā no tā ir histamīns un heparīns, un varbūt jūs dzirdējat antihistamīnus līdzekļus dzēr alerģijas gadījumā. Normā, kad cilvēks ir vesels, un imūna sistēma, limfatiska sistēma, viss atrodas vajadzīgajā līmenī. Šīs vielas, heparīns un histamīns pirmām kārtām, nenāk ārā no šūnām, paliek iekšienē, bet tad, kad notiek aktivācija, un aktivāciju izraisa alergēni, un alergēni visu laiku nonāk organismā, tātad šajās granulas, šīs vielas, histamīns un heparīns, ko viņi dara, viņi iznāk ārā no granulām, no šūnām, nonāk asinsrītē un izraisa iekaisumu. Un tagad uzmanību, kāpēc es tik sīki pastāstīju par šīm šūnām, jo, cik es saprotu, nav šeit tik daudz medicīnas darbinieku. Tas ir saistīts ar to, ka šī iznākšana no šūnām asinsrītē notiek caur uzmanību kalcija kanāliem. Un šiem kanāliem jābūt slēgtiem. Kā jums liekas, kalcija kanāls, spriežot pēc nosaukuma, ar ko ir jābūt slēgtiem šiem kanāliem? Es domāju, ka jūs pareizi atbildējat. Protams, ka ir nepieciešams pietiekošs daudzums kalcija. Kalcijs ir makroelements, tas nav mikroelements, tas ir makroelements. Un varbūt jūs atceraties no bērnības, kas varbūt kādam bija tāda dzirdēšana par kalcija glikonātu, par citiem kalcija preparātiem, par kalcija chlorīdu un tā tālāk. Kāpēc nozīmē kalciju? Lai slēgtu šos kalcija kanālus, lai neļautu heparīnam un histamīnam iziet ārā un lai novērstu šo alerģisko reakciju. Parunāsim tagad par mūsu aizsardzības papildu faktoriem. Jūs jau sapratat, kāda notiek šī reakcija, tātad kalcija kanāli, caur kuriem, pa kuriem iznāk no bazofīliem un no tūklām šūnām heparīns un histamīns. Vēlreiz atkārtošu, kur atrodas šīs šūnas ādā, limfatiskajos vados, limfvados, limfatiskajā sistēma, ādas konjunktīvas gļotāda, āda, kā jau tika minēts. Un, jā, vēl daži slaidus mums sagatavoja tehniskie speciālisti, varbūt gribētu ko citu redzēt. Evolūcijas procesa, lai cilvēce izdzīvotu, vajadzēja izveidot vēl papildu aizsargu rīkus, teiksim tā, jo tik daudz alergēnu mums apkārt. Un kas tā ir par aizsardzību fiziska? Piemēram, mūsu ādas virsējais slānis mūs aizsarga, un deguna, piemēram, ir šis vīces, kas skrūpstiņas, kas mehāniski attīra gaisu, un mūs aizsargā arī sviedri un tauku dziedzeri. Tad, kad ir taukaina āda, tā arī ir aizsardzība, un, protams, siekalas ir viens no aizsargu mehānismiem. Nākamais aspekts ir imunoloģiskais, un tas ir asinsšūnas, ir T limfocīti, ir B limfocīti daudzi, un asinis ir eozinofili. Tad, kad varbūt jūs dzirdēt, tad, kad ir alerģija, taisa asins analīze, un tur skatās uz eozinofilu daudzumu, jo tie palielinās pie alerģijām. Un
Ir tāda analīze, kas parāda, ka tādu šūnu ir jābūt no 800 līdz 1000 tādu šūnu pieaugušajam cilvēkam un bērnam vairāk, jo bērniem ir nepieciešama lielāka aizsardzība. Viņi visu bāž mutē, ja jums ir bērni vai mazbērni, jūs ļoti labi saprotat, par ko jūs runājat. Un tad vēl viens aizsarga faktors ir zārnu mikrobiota un pēdējā laikā es tam veltu ļoti daudz uzmanības, jo 70–80% no mūsu imunitātes atrodas tieši tur, un to pat sauc par otrajām smadzenēm, un tur atrodas visdažādākās šūnas. Es neuzskaitīšu visas, bet šīs šūnas mūs aizsargā. Jā, tātad imunitāte un mūsu zārnes. Lielisks slaids, man ļoti patīk. Mēs dzīvojam, protams, kā nesterilē pasaulē, vai mēs to gribam vai nē, bet mums apkārt ir triljonu mikrobu. Bet vienmēr ir jāatcerās, ka nevis viņi dzīvo mūsu organismā, bet mēs dzīvojam pie viņiem, kopā ar viņiem. Viņi ir mums apkārt, tāpēc, ka viņu ir stipri vairāk. Un mēs šiem mikrobiem esam barība, ja, pēc nāves tāds ir ceļš dabā, ekoloģiskais ceļš. Mūsu organismā mikrobi nonāk, tad, kad cilvēks piedzimst. Tad, kad cilvēks iziet cauri dzemdību ceļiem, jau bērniņa organismā nonāk pirmie mikroorganismi, pirmās baktērijas, un tā ir tā saucama iedzimta imunitāte. Nākamais mātes piens. Mātes piena arī ir baktērijas, noteiktas baktērijas, ir noteiktas šūnas. Un ir tāds mikroorganisms, kas saucas infantis. Tas ir laktobaktērijas paveids, kas atrodas mamiņas piena. Un šis mikroorganisms infantis, nonākot zarnās, provocē to, ka bērna organisma, pat cilvēka organisma jau sāk veidoties B grupas vitamīni, K vitamīns, tātad tas, kas mums ir pašiem jāsintezē. Tā daba ir noteikusi, bet, jā, tas ir mūsu pirmās baktērijas, bet kas nav labi? Tas, ka attīstītajās valstīs mamiņam, jaunajam mamiņam ļoti maz šo infantis mikroorganismu, un tāpēc mūsu bērniem ir tāda diezgan vāja imunitāte. Jūs ļoti labi zinat, iet dārziņā, saslimst, pasēž mājās, atveseļojas, atkal iet uz dārziņu un atkal noķer kaut kādus vīrusus, baktērijas, tāpēc, ka pietrūkst infantis. Bet vai attīstīties valstīs māmiņam tāds infantis daudzums? Ja mēs mūsu bērnus novietojam tajos apstākļos, es nezinu, cik ātri saslimst bērns un ar ko tas viss beigsies, bet tur bērni dzīvo un ir veseli un prieks par to. Kas vēl ir piena? Mamiņas piena, tas ir svarīgi transfer faktors, ir tāda bioķīmiskā viela, transferi, jūs saprotiet, ko nozīmē. Tad, kad imunitāte no mamiņas, šī iedzimta imunitāte tiek nodota bērniņam. Transfer. Un ir vēl viens vitamīns, kas arī atrodas mātes piena. Tas ir B14 vitamīns, un viņš vēl saucas PQQ. Un perilohinols. Pagājušajā mēnesī es ļoti sīki par to stāstīju. Kas ir jāzina par šo vitamīnu? Tas ir energoproducents. Viņš izstrādā tik lielu enerģijas daudzumu, tas palīdz mitohondrijiem, tas palīdz imunitātei, visam gļotādam. Un tas ir imunas sistēmas partneris. Kas ir svarīgi par to zināt? Ka tas darbojas kā antioksidants, un tā ir ļoti nopietna aizsardzība. Un nevienam
Nevienam antioksidantam nav tāda cikla 20 tūkstoši ciklu. Salīdzinājumā ar C vitamīnu visi zina, jā, kad cilvēks saslimst, uzreiz vajag citronus, C vitamīnu. C vitamīnam ir tikai 4 cikli kā antioksidantam, bet šeit ir 20 tūkstoši. Nu, man liekas, ka te ir ļoti viegli izreikināt, kam ir vairāk. Jā, tātad mikrobiota ir ārkārtīgi interesanta un tā ir mūsu organismā un tas ir vislielākais un vismainīgākais mūsu ķermeņa orgāns, jo tur izstrādā antivielas un ļoti nozīmīga daļa no mūsu imunitātes. Tā ir nākamais stress un zarnu mikrofloras stāvoklis. Nervu sistēma, kur ir stress? Protams, ka no galvas, un tas ir tieši saistīts ar zarnu mikrofloru. Un zarnu attīstība auglim, kamēr auglis vēl ir pavisam maziņš, un tad bērniņš aug un attīstas, zarnu attīstība sākas no nervu caurules. Un tāda veida tas ir saistīts savstarpēji nervu sistēma un zarnas, un tāpēc šobrīd oficiāli zarnas sauc par otrajām smadzenēm. Vēl bērniņš nav piedzimis, un jau tur ir šī saikne ar galvas smadzenēm, ar nervu sistēmu. Jā, stress. Kāpēc vispār ir stress? Tāpēc, ka tā ir mūsu aizsarga reakcija no reālam briesmām. Paskatīsimies uz dabu. Dzīvniekiem stress ir tikai gadījumi, ja ir reālas briesmas, ja ir kaut kādas skaņas, ja, piemēram, ir dūmi no ugunsgrēka un tā tālāk. Izbeidzas šis stress. Apklusa skaņas, viss stress arī izbeidzas. Kur atrodas mūsu stress? Vai tiešām tas ir saistīts tikai ar reālajām briesmām? Protams, ka nē, tas ir šeit. Un mēs ar savu galvu. Ziniet, mēs visu laiku ejam riņķi, varam sevi novest līdz slimībai. Un stresa laika cieš kas? Protams, ja ir šī tieša evolucionārā saikne, protams, ka cieš zarnas, un tur ir 80% imunitātes, tātad cieš arī imunitāte. Kas notiek? Vitamīni un minerālvielas sliktāk absorbējas zarnās. Viens ir tas, ka pietrūkst, bet vēl arī sliktāk absorbējas. Un, jā, pa dienu mēs varam novērst uzmanību, bet naktī grūti to izdarīt, tad mēs sliktāk guļam. Un notiek hormonu disbalans, un cilvēks varbūt, kā man viena paciente teica, es vairs nesaprotu, kad ir diena, kad ir nakts, es vairs neatceros, kad pēdējo reizi normāli gulēju. Un cieš gļotādas, samazinās visu imunomodulātoru funkciju, un tā ir mūsu dabīga aizsardzība, un rodas serotonīna, dopamīna deficīts, prieka, laimes hormonu un parādās hroniskais nogurums. Tas nozīmē, ka steidzami jāpabaro, jāatjauno zarnu mikrobiota. Un tagad vēl viena lieta, ko nedrīkst aizmirst. Stresa laika virsnieres sinteze kortizolu, kas ir stresa hormons, noteikti esat dzirdējuši, un organisms izdala kortizolu stresa gadījumā. Kas notiek? Kas notiek papildus tam visam, par ko es tikko izstāstīju? Tātad kortizols nogalina zarnu mikrobiotu, noarda locītavas, noarda kolagēnu, kas ir olbaltumvielas. Cilvēks ātrāk noveco, ja dzīvo stresa apstākļos, izskalo kalciju, un mēs ļoti labi atceramies kalcija kanālus, kas tiek izmantoti, lai histamīns tiktu ārā un izraisītu alerģiju. Bet, ja kalcijs tiek izskalots, tas tiek izskalots ne tikai no kanāliem, bet arī no kauliem. Tātad paaugstinās jūtīgums, alerģija, mainās glikozes līmenis un cieši vairāk dziedzeres. Jūs saprotat, tas ir īsts saburtais loks.
Labi, kādi ir veidi uz labāko pašsajūtu? Tāds ļoti interesants slaids. Es lūdzu kaut ko citu, nu labi, uztaisiet citu, bet arī smuku slaidu. Jā, kā var uzlabot savu pašsajūtu un veselību? Pirmais, protams, ir mūsu uzturs. Un mūsu uzturs piedzīvoja evolūciju un transformāciju, evolūcijas gaita evolucionāro. Ir īpaši 20. gadsimta vidū bija šis brīdis, kad viss saka attīstīties ātrāk, tāpēc, ka strauji attīstījies ķīmija. Un arī ekoloģija un augsne mainījās. Un ko varēja ievērot? Savvaļas augi, jūs varat iedomāties, kāda tiem ir imunitāte. Neviens taču nekopja šos augus, bet savvaļas augi sāka pazūst, tāpēc, ka augsnes kļūst nabadzīgākas, un tas arī ietekmē uztura produktus, pārtikas produktus. Nākamais palīdzība mūsu mikrobiotai. Jā, šeit jūs redzat dažus produktus. Tātad no vienas puses mūsu zarnam būtu ļoti noderīgi, ja mēs ēdam fermentētus produktus, piemēram, skabēti kaposti. Ļoti veselīgi. Bet mums ir svarīgāk noskaidrot, kur nav histamīna, kur nav nekā tāda, kas pasliktinātu problēmas. Mango, bumbieris, kivi, melenes, citas ogas, citi augļi ir tas, kas nepieciešams. Kur ir daudz histamīnu? Citrus augi, tur ir daudz histamīna. Kur histamīna nav? Vienkārši nav. Svaigos dārzeņos izņemot, un tagad es nosaukšu 3 dārzeņus, kur histamīns ir. Tātad visus pārējos var ēst, izņemot tomātus, spinātus un baklažānus. Tātad varam taču izslēgt pavasari šos produktus. Kas attiecas uz pienu, kas ir augu piens, ir tagad rīsu, kokos un tā tālāk. Tur arī nav histamīna. Un arī augi dažādi nesatur, tā kā nātre, piemēram, kafija. Dažiem cilvēkiem kafija mazina histamīna līmeni. Ja jums ir noslēdz uz alerģiju, iedzerot kafiju, tad šis alerģiskas izpausmes mazinās. Nu, paveicas, ja viņi zina par to. Kādi ir dabīgi avoti? Tur, kur ir, jā, nu skaidrs, ka matas pienu mēs vairs nevaram dabūt, pateicoties matas pienam šo B14, bet to var dabūt ar petrasiniem un ar kakao. Tas ir ļoti veselīgi gan bērniem, gan pieaugušiem. Un, protams, kā ir jālieto regulāri un pareizi suplementi. Kāpēc regulāri? Tāpēc, ka mēs nekļūstam jaunāki, laiks iet uz priekšu un, protams, ka pareiza suplementācija ir atkarīga no gada laika, un ja mēs to saprotam, nu, skaidrs, ka suplementi ir vajadzīgi visu laiku, bet ja mēs skatāmies uz konkrētam problēmam, ja ir problēmas ar veselību noteiktajā gada laikā, tad ir jādomā par to. Un tie, kuri ir spiesti lietot zāles, kas ir nu, tiešām nepieciešams visu mūžu, protams, ka sevi vajag pasargāt no šādām blaknēm. Ja ir problēmas, tad, protams, ir jākonsultējas ar ārstu. Un tagad mēs parunāsim par formulam, kas mums dod šīs iespējas. Es jums tūlīt pastāstīšu, un jūs sapratīsiet, kāpēc tie atbilst mūsu tēmai, kā tie var palīdzēt, lai pavasaris
būtu bez alerģijas un noguruma. Tātad prodeacīdi. Ja jūs atceraties mūsu tikšanas sākumu, pavasarī aktīvi darbojas imūna sistēma un limfatiska sistēma, un tai ir vajadzīga palīdzība. Un ar ko vajag sākt? Vajag nodrošināt skābes un sārmu līdzsvaru. Un lai būtu efekts, ir jāšķidrina limfa, jo šķīdrāka ir limfa, jo labāk, jo tā noskalos orgānus tā kā duša un aiznesīs prom visas toksiskas vielas, mazinās nogurumu galvas smadzenēm naktī ļoti labi palīdz. Tātad jāšķidrina limfa un to nodrošina prodeacīdi. Preparāts te ir ideāls sastāvs. Nākamā formula, un es domāju, ka jūs zinat, kāpēc, probaktilārdi. Vesela, laba, stipra zarnu mikroflora nozīmē stipru imunitāti un nozīmē, ka mazinās alerģijas izpausmes. Un jebkādi mikroorganismi, kas ir gatavi cīnīties ar alergēniem, tie ir cīnītāji, bet lai tie kļūtu par cīnītājiem, viņiem vajag iziet. Redziet, ja mēs kaut ko uzņēmam, kaut kādus mikroorganismus, kas ir vajadzīgi zārnam, viņiem vajag iziet caur kuņģim, tur ir skābes vīde, turklāt tur ir augsta temperatūra, tur nav 36 un 6, tur ir 39. Un zarnam ir vajadzīgas laktobakterijas, bifidobakterijas un saharomīcīts. Tie ir 3 mikroorganismu veidi, un tie atrodas baltajā kapsulā, kas saucas simbiotītis. Vēl vienu reizi. Simbiotīķis nozīmē, ka tur ir 3 mikroorganismu veidi. Bifidobakterija, laktobacili un saharomīci. Un tie nebaidās no kuņģa skābes, nebaidās no augstas temperatūras un no kapsulas. Viņi iznāk 30, 5-40 minūtes vēlāk. Tas ir laiks, kad viņi jau nonāk zārnās, viņi iziet cauri kuņģim un nonāk vajadzīgajā vietā. Tad tas ir simbiotiķis, tas nozīmē, ka tur ir gan probiotiķis. Probiotiķi ir šīs baktērijas, ko es nosaucu šie 3 veidi, un otrais ir prebiotiķis. Un ja probiotiķi ir pašas baktērijas, bet prebiotiķis ir barība šīm baktērijām. Un nesen es klausījos vienu medicīnas darbinieku, viņš stāstīja, ja mums ir jauna formula zarnam, un tur uzmanīgi viņš saka prebiotiķis, un jūs zinat, ka tā ir barība baktērijām. 35 miljārdi koloniju veidojošas vienības. Kā barība var būt koloniju veidojošas vienības? Nu, un te viņš tā izsakās par barību. Nu, tie ir tie cilvēki, kas nesaprot. Tātad šajā kapsula ir prebiotiķis barība baktērijiem un pašus mikroorganismus. Un ir arī konteiners, tajā ir zaļās kapsulas, tur ir postbiotiķi. Kas ir postbiotiķi? Postbiotiķis ir barojoša vide, tātad tas ir zarnu mikrofloras dzīves procesu produkts. Tā ir sviestskābe. Varbūt jūs esat dzirdējuši metabiotiķus. Mums zaļajā kapsula viss ir labi. Tur ir metabiotiķi. Tātad baltajā kapsula ir tas, kas ir pirmam kārtam, ir ar kapsulu aizsargātie mikroorganismi, un viņiem līdzi ir šī barība, viņiem jau ir ko ēst. Nu, lai nesanāk tā, ka
Viņi iziet cauri visiem tiem cikliem un tad aiziet bojā. Nē, viņiem ir barība un viņiem ir zaļā kapsula, kur ir postbiotiķis, jeb metabiotiķis ar barojošo vidi, tātad ar sviestskābi. Un, protams, ka jāizdzer pilnīgi viss kurs, tas ir 20 dienām. Kas vēl ir jāatceras? Un starp citu, divas kapsulas jāiedzer uzreiz vienlaicīgi. Nu, jūs droši vien jau sapratat, kāpēc. Un starp citu, ja mēs runājam par miljārdiem dzīvo organismu, tur viss ir kārtībā. Tur ir 9 miljārdi dzīvo organismu, koloniju veidojošo vienību, viņiem līdzi ir barības rezerves un vēl papildu šī barojošā vide, viss ir kārtībā. Zarnam ir savs vecums, un zarnu mikrobiotai ir savs vecums. Un ja kaut kas nav kārtībā, tad mikrobiota sāk palielināt zarnu vecumu, un mēs novecojam. Un es domāju, ka tas nav tas, ko mēs gribam. Mums jau vajag anti-age efektu, vai ne? Kad zarnas tieši otrādi palīdz mums apturēt šo novecošanas procesu organismā. Un tieši šīs unikāls probakcilārdijas sastāvs mums palīdzēs. Chlorofils, jā, pavasarī parādās jau kaut kas zaļš, un jau daba mums saka priekša, ka mums ir nepieciešams dabīgs enerģijas avots. Un kāds tas ir? Tas ir antioksidants chlorofils. Un, ja mēs to uzņemam, tad notiek organisma detoksikācija, un ir tāds vārds, varbūt ne visi saprot, bet ir tāda fitoremediācija, tas varbūt sarežģīti izklausās, bet jūs noteikti dzirdēt par fitosanāciju, jeb organisma detoksikāciju. Tas nozīmē, ka atjaunojas zarnu mikroflora un tiek atbalstīta imunosistēma. Vēl viens svarīgs aspekts, kas jāpiemina. Esmu dzirdējusi, ziniet, kad cilvēks varbūt netik labi kaut ko pārzina, bet mēģina to stādīt priekšā kā kaut kādas dziļas zināšanas. Jā, chlorofilīns. Kāpēc zaļā krāsa? Chlorofilīns ir vara nātrija sals. Tā ir neaizvietojama, un tā ir nepieciešama anēmiju gadījuma, kad ir šī noslēdz uz hemoglobīna līmeņa pazemināšanos. Kā parasti sākā anēmija, kā pietrūkst, dzels pietrūkst. Esat dzirdējuši, vai ne? Bet lieta ir tāda, un cilvēks dzer un dzer dzels preparātus, bet pietrūkst vara. Varš ir tas, kas ir nepieciešams. Pievienojot varu, tieši chlorofilīns, vara, nātrija sals, un cilvēki reizēm mokās gadiem ilgi, bet šī kombinācija varš ar divalento dzelzi, ko organisms uzsūc, absorbē, jo tad, kad ēd zaļumus, tur ir trīsvalentais dzels, un tas iznāk tādā pašā veidā, kad tas ir ienācis organismā. Un minerālus mēs varam iegūt tikai no augiem, un augi šos minerālus iegūst no augsnes. Un chlorofils limfatiskajai sistēmai. Man ir diezgan liela prakse šajā ziņā, liela pieredze un rezultāti, kad ir palielināti limfmezgli, īpaši bērniem. Ja kaut kas notiek, tad palielinās limfmezgli. Tāpēc, ka tiek izvadīta vīrusu, baktēriju fragmenti, un pēc tam attīrot mazinās limfmezgli. Un, protams, ka ir enerģijas pieplūdums, kas ir saistīts ar jau minēto mehanismu. Jā, dual life ženšenš.
Tātad ingvers. Un tas, protams, ženšeņs ir ļoti stiprs līdzeklis, kas nodrošina šo enerģijas līmeni. Mums ir trīs veidi mentāla, fiziskā un seksuāla. Un šīs ženšeņa sastāvs palīdz ar visiem trīs līmeņiem. Tas ir nepieciešams, lai uzlabotu visu iekšējo organu darbu cauri centrālo un perifero nervu sistēmu. Un šis B6 vitamīns ir regulators, tas regulē homocistīna līmenī un neļauj homocistīna līmenim paaugstināties, jo tad, kad ir par maz B6 vitamīna, homocistīna līmenis pieaug un tas bojā skrīmšļus, tas bojā asinsvadus, bojā locītavas. Mēs nedrīkstam to pieļaut, mums ir ženšeņa ekstrakts. Un tagad divas formulas pēc kārtas. Es lūdzu tās apvienot un, fizīzi Q10 kompleks ļoti īsi, jo detalizēti es stāstīju iepriekšējā reizi, tas ir vitamīnam līdzīga viela, enerģetiskais sponsors. Tā ir dzīva enerģija, ikviena šūna un pateicoties patentētajam sastāvam ļoti ātra piegāde. Q10, kam tas ir vajadzīgs, kam tas ir svarīgs. 80% galvas smadzenēm, sirds, muskuļi, 20% atbalsta muskuļus, imunitāti un nodrošina šūnu reģenerāciju, tātad pašā atjaunošanos. Un tur atrodas antioksidants, kas saucas par resveratrolu, un tas ir ļoti spēcīgs, ļoti labs sastāvs. Vēl viena fizīzi formula, L-arginīna kompleks, un tas arī ir vitamīnam līdzīga viela, un tā ir neaizvietojama un nodrošina brīvas skābekļa izdalīšanos. Un kas ir skābeklis? Šeit jūs droši vien redzat meiteni, kas skrien, un pienskābi, kas uzkrājas muskuļos, pateicoties skābeklim, noardīsies un ātrāk muskuļi atjaunosies, tātad slodze var būt lielāka. Tā ir tāda mūsu aktīva pozīcija. Cik laika cilvēks var izdzīvot bez skābekļa? Diezgan ilgi var palikt bez ūdens, bez pārtikas, bet bez skābekļa cik jau minūti vēlāk jūs gribēsiet ieelpot gaisu. L-arginīns attīra asinis. Tas arī mums ir vajadzīgs. Kā tad mūsu alergēni, kur ir histamīns, viņu taču vajag kaut kā izvadīt no organisma, vai ne? Un ar laiku gan Q10, gan L-arginīna daudzums samazinās, bet pēc kāda vecuma jūs paši zinat, tad, kad beidzas šīs garantijas laiks, tātad 40-45 gadu vecuma, tad jau ir šis trūkums. Un ļoti patīkams sastāvs, tā kā bērnu šampanietis ar ļoti ātra piegāde, un jūs jūtaties lieliski. Kas attiecas uz šo sastāvu, fizīzi, kalcijs un D3 kompleks, tur nedaudz cits stāsts. Jūs noteikti atceraties, ka histamīns un heparīns tad, kad saduras ar alergēniem, kas notiek? Notiek viņu iznākšana no bazofīliem un no tūklām šūnām caur kalcija kanāliem. Šeit ir ātras piegādes kalcijs, bet, kas attiecas uz pārtikas produktiem, vai mēs iegūstam no pārtikas produktiem, no uztura kalciju?
Jā, nesen arī klausījos vienu lielu speciālistu. Vienkārši ēdiet vairāk tādu produktu, šādu produktu, un jūs atrisināsiet visas problēmas. Ļoti, ļoti gribētos, lai tā arī būtu, bet, diemžēl, tā nesanāk. Jo, lai dabūtu no pārtikas produktiem kalciju, ir jābūt D3 vitamīnam, un D3 vitamīnu nevar tā dabūt. Un tālāk, lai šis kalcijs nonāktu vajadzīgais vietas, ir nepieciešami citi vitamīni, citas vielas. Tātad, kas attiecas uz šo jautājumu, te ir ļoti vienkārša logika. Un papildus tam vēl tiek risinātas citas problēmas. Hormonu stāvoklis, ja trūkst kalcija, nemaz nerunājot par alerģiju, onkoloģisko slimību, profilakse, locītavas, mati, palīdz regulēt arteriālo spiedienu, gan kalcijs, gan D3 ir vajadzīgi, un ogļhidrātu vielmaiņas normalizācija. Un visbeidzot, ļoti interesants sastāvs, kas saucas Pure Formula melatonīns. Tas ir sastāvs, kas regulē diennakts bioritmus, diennakts ritmus. Mēs esam pieraduši, ka ir diena un ir nakts, bet jā, dienas laikā mums ir Q10, L-arginīns, viss ir kārtībā ar enerģiju. Un kas ir naktī, kad ir stress, kad jānomierinās, šis sastāvs palīdzēs vieglāk aizmigt, labāk izgulēties, un tas ir antioksidants. Jūs bieži dzirdat šo vārdu antioksidants, antioksidants, E-vitamīns, antioksidants, resveratrols, antioksidants un tā tālāk, C-vitamīns, antioksidants. Tad kāpēc šīs antioksidants melatonīns, kā tas atšķiras, ar ko tas ir citāds? Citi antioksidanti, tie strādā kā antioksidanti tikai attiecībā uz noteiktām šūnām un orgāniem, bet melatonīns ir antioksidants, kas iedarbojas uz jebkādu šūnu, jebkāda ķermeņa daļa. Tātad tas ir universāls antioksidants. Un tāpēc to sauc par jaunības hormonu, tas uzlabo atmiņu, palīdz saglabāt ādas tonusu, nagu un matu veselību. Un, protams, jā, ar vecumu, kas notiek, beidzas garantijas laiks un sāk samazināties un ap 70 gadiem tās gandrīz pazūd. Un vecāka gada gājuma cilvēkiem, es zinat, viņiem ir problēmas ar miegu ļoti, ļoti bieži. Un vēl tāda lieta, kā var saprast, ka tur noteikti pietrūkst melatonīna. Viņi salst. Vecāka gada gājuma cilvēkiem salst un ķermeņa temperatūras regulēšanu nodrošina arī melatonīns. Un te jūs varat redzēt visus preparātus kopā, par kuriem šodien izstāstīju. Te ir oficiālā DoLife tīmekļa vietne, 14 valodas, ir Facebook, ir Instagrams, un katrs klubā dalībnieks, viņam ir savs personīgais kabinets, ir personīga detalizēta informācija. Ja jūs gribat kaut ko uzzināt papildus, nav nekādu problēmu. Visa informācija ir pieejama jebkura pasaules galā, varbūt izņemot Antarktīdu. Protams, ka liels paldies visiem mūsu klausītājiem. Mēs esam maleči un labi, ka jūs atradat laiku, ka jūs mani uzklausījat.